Drīz! Cik drīz? Mēs jau te stundu vazājamies. Aha. Varbūt 10 stundas. Ja nu mēs esam pagājuši garām. Nu tad atradīsim citu vietu. Un ja neatradīsim? Ew, tev dēl pie kājas. Tāds kur? Reku, ņem no apņem. Apņem. Pārād, kas tev ir? Dēle, jā. Dēle. Pats tas dēle. Ja te ir dēls, es tālāk neiešu. Čaļi, šur! Nu? Ko es teicu? Re, kur ir? Ko, baidās? Tu ko, krekla peldēsies? Jā? Tas tiešām nevilks kreklu nost. Ko piesējies? Labi, lai viņš dara, kā dara. Skaitu līdz 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sasūdam! Davai! Davai! Nāc pie mums! Vai, šur! Lēc! Negribu! Ak, tu neliksi, jā! Negribu! Tad tu dabūsi! Tūlītās! Negribu! Nevajag! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kristof! 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 Tur! Viktor! Viktor! Palīgā! Kristof! Es skatos, kādu palīgā viņš būs tuņa. Glābšanas dienests 112, lūdzu. Lūdzu, palīdziet, cilvēks līkst. Sakiet, kur jūs atrodaties? Liels ezers. Kāds konkrēti ezers? Es nezinu, lūdzu, ātrāk. Sakiet, kādā apdzīvotā vietā jūs atrodaties? Liels ezers. Pilsēta, kāda ir tuvākā pilsēta? Lūdzu, palīdziet. Halo, runājiet. Ernests ir uztraucies, viņa draugi ir nonākuši nelaimē, bet, diemžēl, no viņa teiktā nav skaidrs, kur tieši nelaime ir notikusi. Piezvanot uz 112, jums ir jācenšas nomierināties
Un pat ja jūs nezināt, kur jūs atrodaties, ir jāatbild uz dispečera jautājumiem. Galvenais, kas glābējiem ir jāzina, kas ir noticis un kur ir noticis. Glābšanas dienests 112, lūdzu. Palīdziet, cilvēks slīkst. Sakiet, kur jūs atrodaties? Netālu no Rīgas, laikam Ādažos, pie kempinga. Sakiet, vai jūs esat no kempinga puses? Jā, nē, otrā pusē mēs apgājām ezeram apkārt. Bet sakiet, vai mašīna varēs tur piebraukt no tās puses, kur jūs atrodaties? Jā, laikam. Lūdzu, palīdziet. Sakiet, vai jūs varat iziet pretī glābējiem un sagaidīt viņus? Jā, es mēģināšu. Zēns pēc slīkšanas tika izvilkts no ūdens un nogādāts ātrās palīdzības mašīnā, kur mēs konstatējam, ka šis te bērns neelpo. Cietušies neelpo. Pieliec monitoru. Monitorā asistolī. Tā, 1 minūte sadarbinājumu. Ja cilvēks neelpo, tas ir iemesls, lai uzsāktu netiešo sirds masāžu. Mēs uzsākam ar 30 sirds masāžām, 2 mākslīgajām ieelpām. Un tā turpinājām, līdz šim te bērnam atjaunojās elpošana un atjaunojās sirdsdarbība. Lai pareizi un adekvāti varētu veikt sirds masāžu, ir nepieciešams atrast spiedienu vietu. Kā mēs to varam izdarīt? Ņemam stiprākās rokas radītāju pirkstu, velkam pa ribu loku, tur, kur ribas sajiet kopā, kur cilvēkam veidojās saules spinums, tur atstājam 1 pirkstu, blakus liekam 2 pirkstus un blakus šiem te 2 pirkstiem uz krūšu kaulu novietojam plaukstas pamatni, otru roku uzliekam virsū, rokas elkoņu locītavās ir iztaisnotas, un veicam sirds masāžu, masējot ar visu ķermeni. Masāža notiek 30 reizes, un masāžas dziļums ir apmēram 1/3 daļa no krūšu kurvja. Un pēc 30 sirds masāžām obligāti ir jāveic ne vairāk kā 2 mākslīgās ieelpas. Lai veiktu mākslīgo elpināšanu, tad mēs novietojam 2 pirkstus zem cietušā apakšžokļa, otru roku novietojam cietušam uz pieres, atliecam galvu atpakaļ, aizspiežam ciet degunu, atveram vaļā muti un veicam 2 mākslīgās ieelpas. Uztaisījām 2 mākslīgās ieelpas un atkal turpinām ar 30 sirds masāžām, līdz brīdim, kad ierodās mediķi, vai cietušais sāk elpot, vai šim te palīdzības sniedzējam pietrūkst spēku. Gaidot ierodamies ātro palīdzību, arī tu pats vari palīdzēt ievainotajam draugam. Pirmais, kas ir jādara, lai atturētu asņošanu, cilvēks ir jānogulda guļus stāvoklī, brūcis ir jāizspiež cieta roku, tālāk asņojošā vieta ir jāpaceļ nedaudz virs sirds līmeņa, un pēc tam ir jāsameklē kāds ciets priekšmets, kuru mēs varam uzsētēt uz šo brūces virsū. Totajā gadījumā mēs izmantojām marlas saites rullīti, kur uzspiedām uz brūces, stingri piesētējām klāt un apturējām asiņošanu. Un pašās beigās, kad mēs asiņošanu esam apturējuši,
ļoti svarīgi šo cilvēku ir sasekt ar biezām segām, lai pasargātu viņu no atzišanas. Atceries, glābēji nevar ierasties dažu minūšu laikā. Tādēļ pievērs apkārtēju uzmanību, sauc pēc palīdzības un tad mēģina glābt. Bet nekādā gadījumā nemeties ūdenī glābt, nesagatavojies. To drīkst darīt tikai tad, ja tev ir kāds peldlīdzeklis, jo slīcējs dēļ noguruma un apjukuma nekontrolē savu rīcību. Viņš cenšas pieķerties pie glābēja, un tādās situācijās var noslīgt gan slīcējs, gan glābējs. Ja slīkstošais ir tuvāk krastam, mēģini padot viņam kādu peldošu priekšmetu, koka gabalu vai pamest dvieļa galu, siksnu, bet pats galvenais – zvani 112 un izsauc glābējus. Davai, turies! Vai, Kristof, turies glābējus! Kristof! Tad, kad mēs esam izvilkuši cilvēku no ūdens, vienmēr vajag sākumā veikt reakcijas pārbaudi. Tas nozīmē, mēs viņu pakratām aiz pleca un skaļi uzrunājam, pajautājot: "Halo, vai tu mani dzirdi? Kā jūties?" Halo, tu mani dzirdi? Un vērojam, vai ir atbilde no šī cilvēka. Ja no šī cilvēka atbildes nav, tas nozīmē, ka viņš ir bezsamaņā un tūlīt pat ir jāizsauc ātrā palīdzība. Skrien pēc ātrās palīdzības. Pēc ātrās palīdzības izsaukšanas tūlīt pat nekavējoties mēs pārbaudam elpošanu. Ja cietušais mums neelpo, uzsākam ar 30 sirds masāžām un 2 mākslīgām ieelpām. Savukārt, ja cilvēks mums elpo, viņš ir jānogulda stabilajā sānu pozā, lai saglabātu elpceļus atvērtus un lai pasargātu no aizrīšanās ar atvemto kuņģa saturu, jo pēc slīkšanas bieži vien cilvēkam var būt spontāna vemšana. Ja ir bijis slīkšanas gadījums, kur cilvēks ir izglābts un viņš ir pie samaņas, obligāti ir jāsauc ātrā palīdzība. Obligāti šis cilvēks ir jānogādā mediķu uzraudzībā. Jo pat, ja liekas nekas nav bijis, ūdens var nonākt elpceļos un var radīt vēlīnas problēmas, kas var attīstīties pēc dienas vai 2. Pat it kā liekas, ka jūtās pilnīgi normāli, bet šīs sūdzības un pēkšņi nav var iestāties pēc kaut kāda laika. Peldoties nepazīstamā ūdenstilpnē, tu pakļauj sev papildus riskam. Tu nepazīsti šo ūdenstilpni, tu nezini, kāda ir krasta. Tu nezini, vai ūdenī ir bīstami priekšmeti. Diemžēl pārgalvīga un neapdomīga rīcība uz ūdens bieži kļūst par nelaimes cēloni.